Sākot ar 2010. un 2011. akadēmisko gadu, Rīgas Tehniskās Universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte piedāvā jaunu maģistra akadēmisko studiju programmu Biznesa informātika. Programma izstrādāta izmantojot labāko citu valstu biznesa informātikas studiju pieredzi virknē Eiropas augstskolu. Rīgas Tehniskā Universitāte to īsteno ciešā sadarbībā ar nozīmīgiem partneriem. Vienu no ietekmīgākajiem moderno biznesa informātikas tehnoloģiju īpašnieku, ASV firmu IBM un Buffalo Universitāti ASV. Studiju programmas nosaukums ir Biznesa informātika, un šis nosaukums jau zināmā mērā rāda, uz ko mēs šajā programmā virzamies. Tad programma ir izveidota tā, ka mēs tajā informācijas tehnoloģijas pasniedzam biznesa kontekstā. Tātad cilvēks, kas apgūst šīs informācijas tehnoloģijas, saprot, kā tās pēc iespējas labāk var izmantot tieši organizācijas, dažāda veida organizācijas, un viņš arī redz dažādos variantus, kādos šīs tehnoloģijas ir iespējams izmantot. Mācību process ir 2 gadi, mums ir šobrīd tikai maksas studijas, bet studiju maksa ir mazliet samazināta, tāpēc, ka mums ir laba sadarbība ar IBM, un tā kā mēs viņu tehnoloģijas dabūjam praktiski par velti, var teikt, tad līdz ar to mums ir izdevies samazināt šo studiju maksu. Studiju maksa ir 1100 lati. Programma arī vietējiem studentiem ir angļu valodā, lai dot iespēju studēt kopā gan mūsu, gan ārvalstu studentiem un veicināt studentu starptautisko komunikācijas spēju. Mēs uzņemam studentus ar bakalaura grādu, uzņemam no dažādām sfērām. Tiem, kuriem nav datorzinātņu pamati, tiem studentiem ir nepieciešams papildus priekšzināšanas. Tas būtu datoru zinātņu jomā šādas lietas: datortīkli, datubāzes, un vēl viena lieta, ko mēs gribam, tam cilvēkam noteikti būtu jāzina augstākā matemātika. Tās prasības nav tādas, ka viņiem būtu milzīgie kredīti vajadzīgi šajās lietās, bet minimums ir jāzina, un ja gadījumā kāds nezina, bet tomēr grib mūsu programmā, mēs par to esam domājuši, ir izstrādāti kursi, priekšzināšana kursi, kurus var apgūt intensīvie kursi. Studiju programma Biznesa informātika ir veidota balstoties uz starptautisko labo praksi starpdisciplināru studiju programmu īstenošanā. Tā ir jauna tipa studiju programma, kas intensīvi attīsta sistēmisko domāšanu, integrē biznesa un informātikas tematus priekšmetu līmenī. Tajā ir ietvertas bāzes zināšanas un speciālie temati, kas atrodas Eiropas, Amerikas un attīstīto Āzijas valstu biznesa organizāciju interešu degpunktā. Piemēram, bāzes zināšanas sistēma teorijā un speciālie temati biznesa procesa vadībā un servisa vadībā un inženierijā. Mēs ceram, ka mūsu studenti pēc pabeigšanas varēs darboties gan akadēmiskajā vidē, tātad turpināt tālāk savu zinātnisko darbu, gan arī tikpat veiksmīgi viņi darbosies industrijā un biznesa uzņēmumos. Jo mēs redzam, ka pieprasījums pēc cilvēkiem, kuri saprot tehnoloģijas un saprot arī biznesa vajadzības, ir arvien pieaugoši, jo bez tehnoloģijām vairs neviens mūsdienu uzņēmums nav iedomājams. Un līdz ar to šie cilvēki, mēs domājam, ka ļoti labi varēs integrēties šādos biznesa uzņēmumos un nes šīs savas zināšanas tālāk. Jaunizveidotā Starptautiskā biznesa analīzes institūta Latvijas nodaļa nolēmusi cieši sadarboties jaunajā programmā. Šī maģistra studiju programma Biznesa informātika ir arī tāds labs veids, kā popularizēt biznesa analīzi kā tādu, jo paskatoties uz to saturu, kas ir iekļauts, kursi nosedz gan visas biznesa analīzes teorētiskos posmus, gan arī ir pieliktas klāt tehnikas, kā arī kompetences, kādas ir nepieciešamas šiem biznesa analītiķiem. Tā kā, tas ļoti labi saskana ar mūsu mērķi.